Sākumā jānodzied dziesmu, savu mīļākā. Es jau gatavojos pietupieniem dziesmām, ko vēl tu gribētu. Jā, visi pēc kārta dzēju, savu mīļāko dzējoli. Bet jā, es ceru, Kristap šito neņem ārā, šito atstāju. Bet jā, sveiki, mīļie YouTube skatītāji un Spotify klausītāji, un varbūt arī kādās citās traumēšanas vietnēs. Mēs esam atkal podkāstā Balans, un šodien pie manis ciemos ir mana, es teiktu, ļoti sena paziņa, jau varētu tā teikt, Karīna Kulberga. Čau, Karīna. Čau. Bet jā, mums tas stāsts ir diezgan interesants. Tas bija laikam kaut kādiem 7 jau gadiem, varētu tā būt. Ko tik ne pat vairāk? Vai ne pat vairāk, kāds 7-8 gadus atpakaļ. Es biju tas cilvēks, kuram tu uzticēji savus mazos foršos bērniņus, kuri vairs nav tik maziņi, tā kā mums īstenībā tāda cieša uzticības saikne, es pat teiktu. Jā, bet kā Karīna pati par sevi saka, Karīna ir finansiste un investora ar vairāk kā 20 gada pieredzi, un arī Karīna ir sieviešu finansiālās neatkarības kustības She Owns dibinātāja, un arī podkāstam, salīdz podkāsteru studijā, ka jau smējos, kad podkāsts satiekās, podkāsta Vairāk naudas ar Karīnu Kulbergu autora. Čau, paldies par ļoti foršo pieteikumu. Nu, loma ir daudz, bet īstenībā tāds, ar kuru es ar tevi iepazinos, tiešām, man liekas, ir tāda forša un sirsnīga. Un man par lielu prieku ir tā, ka patiesībā, tu arī esi bijis viens no tiem cilvēkiem, kas ir iespējojis mani un ļāvis man izpausties. Jo es domāju, ka diezgan, sievietes, kas klausās, to ļoti labi sapratīs, ka tajā brīdī, kad tu veido to karjeru un domā, kas ir vēl tās lietas, ko tu gribētu darīt, Tad, kad tev ir tie mazie bērniņi, tā kā it takes a village, jā, vajag tos cilvēkus, kas tev var palīdzēt un kas var atnākt kaut kādā mirklī un iedot to palīdzīgo roku tajā brīdī, kas varbūt ir vajadzīgs kaut kur viņus aizvest, pieskatīt, un tu tajā brīdī tā man bija, tā kā liels tev paldies, un man ir liels prieks, ka arī ar tādu tavu iesaistu un palīdzību tas man tā skaitā ļāva daudzas lietas realizēt. Jā, ļoti interesanti tā atskatīties. Tas bija noteikti arī ļoti, ļoti foršs posms arī manā dzīvē. Paldies tev, ka tu uzticējies vispār, atstāt savus pašu dārgāko. Īstenībā man zinu, ka ļoti liela atbildība arī viņas pieskatīja. Forši puikas, tiešām forši puikas. Jā, bet mēs noteikti varētu ar tevi parunāt par bērniem un par karjeru un tādu sievietes pašizpausmi un to visu noteikti mums vēl kāds podcasts noteikti, vai ne? Vēl kāda epizode. Bet tā šodienas tā mūsu tēmas gribēja ar tevi parunāt par tādu finanšu, saistību ar tādu veselīgu dzīvesveidu, uzturu un tādām lietām, jo tam, nepārprotam, tam ir saistība. Paralēļu ir ļoti, ļoti daudz, un jo vairāk es par to domāju, un es arī tā tieši nesen esmu vairāk atkal pievērsties domām par savu to fizisko veselību, un tur es sajūtu, ka es varu paņemt diezgan daudz no tādiem paradumiem, ko es esmu, vai tāda mindseta, ko es esmu sakārtojis domās par finansēm, kas man īstenībā palīdz parūpēties par to savu fizisko veselību. Tā kā noteikti par to varam parunāt, jo man liekas, ka abos divos tā bāze, uz ko tas viss veidojās, manuprāt, ir vārds disciplīna. Absolūti. Jā. Disciplīna un tādi salīdzinoši, pat man liekas, bieži vien tādi vieglie paradumi. Pateikšu arī tā godīgi, man liekas, reizēm tādi garlaicīgi vieglie paradumi, tāds bišķiņ, tāds boring, cik tu vari no rīta to putru vārīt, tā kā tā putra ir apnikusi, bet tu zini, ka tā ir tā, tas ir tā bāze, kas tev iedos, teiksim, dienai spēku vai tos biespēju plācenīšus, piemēram. Ja? Tā kā, un līdzīgi arī ar naudu, man liekas, arī tur nereti ir līdzīgi kā ar to fizisko veselību, ja es tā nesen domāju, cik daudz, vismaz kā sieviete savā dzīvē, tu ieraugi, ir kaut kāds jauns aparāts, kas tev sola superīgu efektu, un tagad viss tavs fokus ir tieši uz to aparātu, un tu aizēji uz to salonu, tu brauc, meklē laiku, kamēr tu parkojies, visu dari, un tad pirms sāks tā procedūra, tad dāma tev tāpat pasaka, bet jūs ziniet, ka tas viss ir jākombinē kopā ar veselīgu uzturu, regulāru, labu sportu, un tikai tad tas dos to maksimālo efektu. Un, tu tā kā droši vien esi kaut kur zinājis, ka diez vai, ka tu vari ēst paralēli visu laiku 100 konču, un tev būs tāds nenormāls skaists rezultāts,
Un, vienalga, tu esi kaut kā cerībās bijis, kaut kā var apiet visu to garlaicīgo sadaļu, kas ir tā kā regulāri sportot, domāt līdz, ko tu ēd, tur dzert ūdeni, tur veselīgi izgulēties, un tev vienmēr liekas kaut kāda izceļa. Un īstenībā finansēs ir baigi līdzīgi. Ļoti ilgu laiku, man liekas, mēs pavadām meklējot un cerot uz kaut kādu brīnumiņu, uz kaut kādu brīnumu, tā kā to fizisko brīnumu procedūru vai brīnumu, kaut kādu instrumentu, un ja tikai es nopirkšu kaut ko vienu, kas tagad būs, tas man atrisinās, nezinu, vienu kaut kādu īpašo koinu vai vienu kaut kādu īpašo akciju, ka tas viss man atrisinās, un beigās tas izrādās, ka tas aiziet uz tiem bāzes paradumiem, domāt līdzi par to, kam tu tērē, regulāri kaut ko uzkrāt, daļa no tā, ko tu uzkrāt, sāk domāt, kā ieguldīt, darīt to ilgtermiņā, un tas rezultāts tad atnāk, viss izcilākais. Bet tās paralēles tajā ikdienas praksē ir, protams, ārkārtīgi daudz. Jā, mēs tev, kad plānojam šo podcastu, mēģinājām savākt kaut kādas paralēles, tad es tā pajautāšu, kas finansēs varētu būt augļu un dārzaņu ēšana ikdienā, ka tev vajag obligātās 5 porcijas augļu un dārzaņu apēst. Es domāju, ka tā līdzība finanšu pasaulē ir tā, kā zināt, cik daudz tu iztērē kurām pamatlietām no sava budžeta. Respektīvi tajā, ka tu nevis tā kā baidies paskatīties tam maciņam vai tam konta izrakstam acīs, bet tā, ka tu diezgan labi zini to, cik tev aizies uz tām pamatlietām, uz tiem pamat izdevumiem, kurus tu nevari tik viegli nogriezt, bet tā, ka tev ir tā apzinātība par to. Es teiktu, tur man liekas visvairāk tā līdzība. Jā, jo tas kas ir, mēs augstus un dārziņus uzņemam katru dienu. Būtu jāuzņem. Jā, es teiktu, ka ļoti precīzi varētu būt. Nākamais 2 litru ūdens dienā. Starp citu, tas ir viens no maniem. Vispār man tev jāatkāpjas, piedod, bet man tev jāsaka, man liekas, tas izaicinājums ar to fizisko veselību ir daudz grūtāks nekā ar finanšu veselību. Jo finanšu veselībā tu vari diezgan daudz lietas tā kā automatizēt. Un ja tu tās automatizē, tu uzliec to labo paradumu, un ja tu viņu pieskati, bet tev pat īstenībā nav viņš fiziski vairs jādara. Un, piemēram, šie 2 litru ūdens, to starp citu es ļoti labi atceros no brīža, kad mēs satikāmies tajā iepriekšējā dzīvē ar tevi. Es ārkārtīgi labi atceros, ka es atskarēju mājās, un man tā vajadzēja palaist, un es saku, ārpus man tā spiež galvu. Un tu tā kā tā skaties uz mani, un cik tu šodien esi izdzērusi ūdeni? Un es domāju, ak, Dievs, kā lai es... Bet es atceros to situāciju, tu man tagad saki, un es pilnīgi atceros, kur tu stāvi, un man tas līdz šodienai tajā, piemēram, arī tajā manā dzīves tempā, patiesībā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, to ūdeni iespējas, bet kopumā es teiktu, ka tā regulārā tā ūdens dzeršana, kas ir tāda, absolūtā bāze, kas lielākajai daļai no mums neko, tā godīgi sakot, pat arī nemaksā to izdarīt. Un man liekas, ka tā finanšu pasaulē varētu būt kaut kas līdzīgs tam, ka mēs regulāri domājam par to, kādu daļiņu no tā, ko mēs tērējam, lai tas neaiziet kaut kādos sīkumos, niansēs, pilnīgi nevajadzīgos impulsu pirkumos, kas mums nav nepieciešami. Es domāju, ka tā būtu tā līdzība, kas tomēr mēs varētu domāt, ka mums tā kā vienreiz mēs to izdarīsim, tā kā apņemsimies, un vairs mums nekad kārdinājumi nebūs, bet tas kārdinājums ir nemitīgi, un tā ir tā spēja sevi nodisciplinēt, visu laiku viņam nepakļauties. Šitas ir, man liekas, stāsts par visādiem aļikas ūdeņiem. Par jebko. Un man viens no foršākajiem maniem paradumiem katru gadu, ka es eju februārī tādā finanšu gavēnī, un katru gadu es domāju, es jau tā esmu tik apzināta par to naudu, kas man tur var būt vēl tāds, ko es ieraudzīšu. Un priekš manis tas finanšu gavēnis ir precīzi par to, kad ieraudzīt, kas ir tie mani, tie nieki, tie impulsi, uz ko man aiziet, tā kā tajā brīdī, uz ko es salūstu. Ja? Un vienam tas var būt kaut kādas, tur kafijas, bija citi gadi, kad es atceros, es ieraudzīju pēkšņi, cik es mēnesi iztērēju par ēdienu piegādi, un es saprotu, šitas tā kā ir aizgājis. Un tas jau sākās tā palēnām parasti, tas nav tā, ka tu uzreiz aizēji kreizīnesā. Tā kā, tas būtu tāds mans salīdzinājums. Tagad man tā jautājums, cik daudz šodien jau izdzērus? Lūdzu, kad es nācu uz tavu podcastu, tev jautāju, vai man būs arī jāizpild kāds fizisks vingrinājums, ja? Es domāju, varbūt kādu 1 litru, bet redzi tēju, es tagad dzēru, tā kā lēnā garā. Tas ir rūpēs par tavu veselību, vai tu neaizvest, bet ja tev tas ir palicis atmiņā, tas nozīmē, ka tu pat tā strādā. Eņģelīts uz tā vienu placi, ja, kas uz laiku kā čukst, paceries ūdenes, tagad paceries atkal ūdenes. Jā, bet attiet mazliet no tēmas, galvasāpes tiešām bieži vien ir tāpēc, ka
ir pat tā, ka tās smadzenes sažūst, un tāpēc arī ir tās galvas sāpes. Tā kā tas arī klausītājiem, pat cik mums arī par veselību, veselīgu uzturu un dzīvesveidu, tas arī mēs par ūdens tēmu arī runājām. Nākamā lieta - gulēt 7-8 stundas diennaktī. Un tā, protams, ir tā sadaļa, kas man liekas ir tā bāze, kas iedod, no fiziskās veselības mums to spēju ļoti labi strādāt un būt pilnvērtīgiem, produktīviem nākamajās dienās. Un priekš manis laikam tas finanšu pasaulē tā līdzība būtu tāda, ka regulāri kaut ko uzkrāt, atlikt kaut kam, ko mēs, ja ir vajadzība, varam izmantot nākotnē. Un tas mums iedod milzīgu handikapu, līdzīgi kā foršs miegs, mums iedod labu enerģiju, mēs varam atnākt ar jaudu, strādāt, būt klāt bērniem, attiecībās. Mums tas mums ir uzreiz tā enerģija. Un es teiktu, ka uzkrājums manā galvā dod kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu. Tas ir par to pašu sajūtu, kad tev tu zini, ka tu esi par sevi parūpējies, tu zini, ka tev ir kaut kāds buferīts tam, kad lietas var nenotikt tā, kā tu gribi, un tas priekš tevis nostrādās un iedod to mieru un to enerģiju tam, ka es parūpējos. Jā, ne jau velti ir drošības spilvens tā saucamais, kas īstenībā tā arī ir. Tas, kas man personīgi, tagad, ko es sev esmu atklājis, man ļoti, ļoti patīk, ka mana banka, viņa piedāvā gan mikro uzkrājumu, to mikro ieguldījumu. Man it kā liekas, labi, tur kaut kas, nekas tur liels, bet man liekas, ka baigi forši. Es pat nezinu, pat nejūtu to. Tu redzi, un man liekas, ka šī ir tā lieta, kas vispār finanšu pasaulē ir daudz vieglāka nekā fiziskajā pasaulē. Jo fiziskajā pasaulē tev fiziski tas ūdens ir jādzer, tev fiziski ir jādomā līdzi tomēr, ko tu ēd. Un visgrūtāk, un mēs esam nesen tieši daudziem par to runājam, kāpēc katru reizi, kad tev ir jāiet uz to zālīti, tev galvā ieslēdzas tā kā, bet pagaidām nav kaut kas, varbūt man vēl vajag paveikt šos ēpastus, vai vajag izdarīt vēl kaut ko, un tu zini, ka pēc tam tev sajūta būs kolosāli, tu kā zini, ka tev būs tas gandarījums. Bet gandrīz katru reizi ir tā grūtība aiziet. Un tad finanšu pasaulē, man liekas, ka tieši tā kā tu teici, to regulāro uzkrājumu, cilvēki ar bieži vien sāk, ar kaut kādu ir šīs nopaļojošās krājkasīšu funkcijas, dažām bankām. Ar ieguldīšanu arī šī automātiskā mikro ieguldīšana, un patiesībā to automatizējot, tu sāc to paradumu, tu tā kā notici sev, vispār man te arī kaut kas sanāk, izrādās, ka es arī varu, un pēc tam jau tev ir tika uzdevums to mazliet palielināt, bet tos pirmos soļus tu jau tā kā esi sācis darīt pat bez tavas iesaistes. Tā kā, man liekas, priekš manis man jautāja, kas tā kā ir grūtāk, es teiktu, ka tā fiziskā, tā kā ir jāsakārto finanšu veselību, lai var vairāk laika veltīt tai fiziskai. Man liekas, ka tāda ir tā sekvence, nevis otrādīgi. Jā, tur noteikti tie varianti var būt arī dažādi. Kāds arī viņš nebūs fiziski varbūt izlādējies tajā zālē, viņš par to naudu vispār nevarēs padomāt. Bet parasti, nauda, es tev uzdošu arī par jautājumu par to. Bet, laiks bez interneta, telefoniem un tā tālāk. Es domāju, ka tā mana līdzība finanšu pasaulē tam ir spēja būt mierīgam, savāktam un racionālam, vai tad, kad tu iepērcies, vai ja tu esi investors. Jo ir ārkārtīgi viegli, jo vairāk, un es tās attiecības, cilvēku attiecības ar naudu tā padziļināti pētu kaut kāds jau 6 gadus. Un es tajā tēmā sākumā iegāju, un es iegāju tāds racionālais, tāds kvadrātniņš, man likās, ja ir tā, tad ir šitā, un kāpēc mēs visi nepieņemam racionālus lēmumus par to, tā kā tāds ritīgs zviedru skolas produkts, Un jo vairāk to naudu es pētu, jo vairāk es par viņu domāju, jo vairāk es saprotu, ka tas viss ir daudz psiholoģiskāk, daudz emocionālāk, un līdz ar to tajā tavā līdzībā, ko tu prasi, man liekas, nolikt nost telefonu, vakarā pie vakariņām, vai arī nolikt no telefona, tad, ja tu jau jūti, tagad ir pa daudz, es vairs sev nekalpoju viņu, skrolējot, lasot, man šitas nav vajadzīgs. Manuprāt, tā līdzība ir kaut kāda tāda, spēt, pieņemsim, šobrīd, kad mēs ierakstam, šo podkāstu, ļoti aktuāli, tur viss ir Trumpa tarifi, tātad finanšu tirgi krīt, zināma tāda panika, tāda cilvēki tad satraukti par to tēmu. Spēt visā tajā troksnī atrast, kas ir tavs veids,
kā nepieņemt tajā laikā ļoti sliktus lēmumus, nu, tā kā finansiāli. Ja? Varbūt tiem, kas neinvestē, droši vien arī varbūt līdzība ir tāda, nu, spēt brīžos, ka tev ir emocionāli grūti, emocionāli slikti, es nezinu, tad, kad tu šķiries, tad, kad tev beidzās kādas attiecības, tad, kad ir, nezinu, tev pazaudēts darbs, ka tu pie reizes nesavāri arī kaut kādas lielas ziepes ar savām finansēm, kas bieži vien ir tās pirmās zāles, nu, pie kā tu tā kā ķeries, kā tu gribi kaut ko kompensēt. Jā, īstenībā šis tiešām tā arī ir. Ok, ikgadējās pārbaudas pie ģimenes ārsta, ko es domāju, pie asins analīzes, ginekologs un tā tālāk un tā joprojām. Kas tur varētu būt? Es domāju, ka tā līdzība ir izcila ar to, ka kopumā jau finansēs arī ir forši, ka tev ir ikdienas paradumi, tu viņus esi sakārtojusi, bet, nu, kaut kur reizi gadā, es pat teiktu reizi droši vien pusgadā, ir vērts tā kā izzūmēt ārā, paskatīties vēlreiz to lielo bildi, kas ir tie tavi mērķi, vai tie tavi paradumi viņiem kalpo, varbūt tev kaut kas bišķiņ jāpieķūnē, varbūt tev ir jāuzkrāj mazliet vairāk, jāinvestē mazliet vairāk, varbūt šobrīd, nezinu, tev ir tā kā man, tu, piemēram, jārestaurē vecmāmiņas vasarnīca, varbūt man ir jāsamazina uz kādu brīdi ieguldījumu finanšu tirgos, jo man tas jānovirz uz citu tā kā mērķi. Nu, tā kā šī te pati spēja bišķiņ pareflektēt, jo tām analīzēm jau līdzīgs mērķis saprast, kur es tagad šobrīd atrodos vispār, ja, kas man tā kā, vai man ir kaut kas jāmaina tajos paradumos. Tā kā arī finanšu pasaulē arī, nu, būtu baigi forši, ja mēs reizi gadā vai nu kopā ar kādu speciālistu, vai nu paši, nu, tā kā salikt vēlreiz uz papīra tos savus mērķus, pastīties, ko mēs šobrīd darām labi un izdomāt kaut ko varbūt tādu jaunu vēl vienu kādu paradumu katru gadu. Man liekas, ļoti labi izdevās savākt tādas paralēlas un paskatīties, jā, ka īstenībā tiešām tas veselīgais tāds dzīvesveids un finanšu veselība, tas jau iet visu kopā. Bet jā, mazliet atkal par to veselības jomu arī runājot no manas puses. Nu, cilvēki bieži vien, noteikti arī esmu dzirdējis, tur dzīvot veselīgi ir pārāk dārgi. Es nevaru tur pirkt katru reizi garneles, avokādo, vēl iet uz sporta zāli, atļauties privāto treneri un tā tālāk un tā joprojām. Kādas tavas domas vispār ir par to, ko tu atbildi tiem cilvēkiem, kas saka, nu, veselīgi dzīvošana, tas nē, nu, tas pārāk daudz naudas, pārāk daudz... Manuprāt, tas ir mazliet no tās sērijas meklēt nevis iespējas, bet attaisnojums, un primāri tāpēc, ka tās līdzības arī, par ko tu man tagad vaicāji, lielākā daļa, ja mēs runājam par to, ka, nu, būtu regulāri jādzer šis te ūdens, no sporta būtu pat forši, ja mēs kaut vai sāktu ar to, ka mēs mēģinātu dienā tos soļus pastaigāt, ja? Nu, mums nav uzreiz jāiet uz Rīgā skaistāko sporta zāli, parādīt visiem pafleksot, ja? Bet mēs varam tikpat labi iet ārā skriet, mēģināt, nu, tā kā ir ļoti daudz demokrātisku sporta veidu, pie tam ir ļoti daudz, manuprāt, šobrīd arī, nu, tādu sakarīgu un foršu platformu, kurās tu vari piedalīties, nu, attālināti, klātienē, kā vien tu gribi, kur tev ir kāds, kas mazliet tevi uzrauga, lai tu nesagandēto savu veselību, bet patiesībā to darītu tā ilgspējīgi. Tā kā es drusku domāju, ka tas vairāk tas arguments ir par to, kas gan, man liekas, ir diezgan grūti, ir ieslēgt sevī to apzinātību, ka vispār es tā kā gribu priekš tā kaut ko pacensties. Un man arī ir vienmēr licies, ok, es esmu tad apzināta, es gribu domāt par to, kas veselīgi ēdu, ka es sportoju. Mans, piemēram, ļoti liels izaicinājums bija laikā, kad es biju Svetbanka valdes locekle, un man bija dienā 13 mītiņi tā darba dienas tā kā laikā. Un viņi varējās tur pusstundu, 40 minūtes, stunda, un tā diena ir tik sapakota, tad, nu, ka man faktiski neviens jau cits manā vietā neizdomās to, kad es ielikšu tajā dienā arī sportu, vai es vispār paspēšu paēst, kad es paspēšu paēst. Padzerties. Jā, tieši tā, par to pat tā kā nerunāsim, ja. Tad, un mana lielākā pateicība, es atceros arī atvadu runā, bija tām dāmām, mums bija tāda 3 dāmu komanda, mūsu vadības komandas asistentes, kurām man bija tādas dienas, kas viņām rakstīja tīmzos, vai tu lūdzu varētu noiet lejā uz kafejnīcu, atnest man zupiņu, ka es starp tiem mītiņiem, kas man ir, es gribu kaut kādu siltu ēdienu, parūpēties apēst. Jo, protams, kad ir ārkārtīgi viegli ieiet tajā, ka tu sēdi mītiņrūmā, tev ir uz galda riekstiņi vai tās končus, un vienā brīdī tu piefiksē, ka tev ir tāds milzīgs kalns ar tiem konču papīrīšiem, ja, un tev it kā vairs ēst negribās, bet tā kā bats tev ir, bet tu nesaproti, kur tu tur esi, un tev tas cukurs tur staigā asinīs.
Un neviens cits jau neatnāks, un tā īsti no tā kā neizraus un kaut kādu tavu to atbildību neieslēgs. Un mans tāds personīgais lifehacks šajā jomā ir tas, ka visi kolēģi un draugi bieži par mani smējās, bet man visapkārt ir arī mašīnā, un arī bija ofisā salvetītais rolu čaumalas, daļ tā iemesla, ka man, piemēram, varītā ola kopš brīža, kad man bērni arī bija mazi. Es neatceros, varbūt labi, ka tev nav tāda pirmā asociācija ar mani, ja? Bet es zināju, ja man tas grafiks vienmēr ir bijis diezgan pilns tajā profesionālajā dzīvē. Ja es zināju, ka man ir kaut kādas pāris minūtes, tad varīt oli ir kaut kas tāds, kas ir no tāda uzturvērtības diezgan jēdzīgs tavam organismam. Tu jūties tā kā sātīgi paēdz, plus viņi diezgan labi var tā kā pārnēsāt līdzi, tā kā kaut kur paņemt. Ja? Tā ola un banāns ir kaut kādas tādas divas lietas, bet tās olas daļ tām čaumalām visi vienmēr pamana, ja? Ka es neesmu. Tā smarža, man liekas, arī. Tā jau ir, kamēr tu viņu nesāc lobīt, tikmēr nav. Tikmēr neviens nezinu tavu noslēpumu, ka tavu somā ir olas. Tev tagad arī olas ir līdzi. Šodien par brīnumu nav, bet lielākoties es arī nesen vienā pārgājienā gāju, tad tur arī visi tā kā smējās, ja vajag kādu varīt olu, tad var griezties pie Karīnas, viņi ir tā kā parūpēsies. Bet it kā tas ir smieklīgi, bet no otras puses, man liekas, tas vienkārši mazliet iezīmē to jautājumu tavu. Tā kā ēst katru dienu garneles un avokado, tas nav par veselīgo dzīvesveidu. Tas tāpat kā teikt, tikai es iešu uz kaut kādu baigot tur trenažieru, es tā kā rūpējos par sevi. Ja? Es domāju, tas vairāk tomēr ir par to stāstu, ka tu esi bišķiņ apzināts, ka nevis tev tā ēšana vienkārši notiek kaut kā pa vidu visam, kas ir ļoti viegli līdz tam, pieņemsim, to aizvest, ja? Bet ka tu tomēr pats pieņem kaut kādu lēmumu, kāda ir tā tava loma, vai tu tā kā gribi vispār būt atbildīgs pret sevi, pret to savu veselību, vai ne, un tā. Tā tas arī ir, jā. Tu noteikti daudz labāk par mani zini un par klausītājiem, par budžetu plānošanu un to visu. Varbūt tev ir kaut kādi triki vai kaut kādi rīki, kā plānot savu budžetu tam, lai mums pietiktām 5 dārzeņu porcijām, ko mēs runājam visiem rēķiniem un tām visām lietām. Un pat arī sportam un tādai fiziskai labsajūtai un garīgai, protams, arī. Vispār, man liekas, katra laba finanšu grāmata sākās ar to, kā ir jāplāno budžets, un kad cilvēks parasti atver to nodaļu, viņš tā kā sāk lasīt, sāk žāvāties, sāk saprast, Dievs, cik tas ir sarežģīti, aiztais to grāmatu ciet un tā kā aizmirst par viņu. Ja? Mana, laikam, tā pieeja galvenā ir tāda, ka es domāju, ka ir baigi svarīgi vispār saprast, kam tu tērē, un vai tas, kam tu tērē, atbilst tavām vērtībām. Un priekš manis tādēļ ir tik ļoti svarīgi, ka es piemēram, negribu katru mēnesi iet sīkākajam centam līdz. Es zinu, ka es to neizdarīšu, un tad tas vairs man nekalpos, bet priekš tam man ir tas februāra finanšu gavēnis, kad es parasti ļoti rūpīgi tad uzskaitu, cik tad man šogad ir pa īstam jāmaksā tiešām par komunāliem, tiešām tur par hipotekāro, par visu. Un tad es pastos tam aciņam acīs un saprotu, cik man gribās par katru no šiem lielajām pozīcijām īstenībā maksāt. Un tas ir tas atklātības moments, kad es varu saprast, vai es varu atļauties, ka tie dārzeņi visi ir, vai tie ir, nezinu, sakņaugi, vai tie visi ir avokado, vai tas sporta zāle ir kaut kāda fancy sporta zāle, vai es varu aiziet vienkārši pagaidām man ir jāskrien, un tas arī ir pilnīgi ok. Kas ir varbūt tās lietas, ko es īstenībā tiešām varu atļauties? Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka manā pasaulē tāda veselīga dzīvošana ir daudz vairāk par drīzāk tādu apzinātību un laika patēriņu, kā kaut kādu baigu, milzīgo naudas patēriņu. Tā es personīgi to redzu, ja. Un tāpēc man liekas, ka tad ir baigi svarīgi apstīties, cik tu savā budžetā vispār vari tam atvēlēt un sākt ar kaut vai mazumiņu, bet sākt uz to iet. Un, protams, man liekas arī, nezinu, par sportu runājot, es pati esmu tā kādreiz bijusi, kad sākumā tu nopērc visu tā kā jaunus legingus, jaunus tā kā kaut kādu topiņu, ar ko tu ies uz to zāli, un tu aiziet 3 reizes, un tad tu pēc tam atkal 2 mēnešus nē, ja. Forši ir tas, ka kaut kā gadiem ejot, tā kā vairāk saprot, ka diezgan svarīgi drīzāk tas, ka tu regulāri aiziet, nekā varbūt tur, nezinu, outfits vai tas, kas citreiz var tev budžeta ziņā izmaksāt, piemēram, daudzkārt vairāk. Nē, zini kā, jauns sporta tērps, tas jau arī bieži vien var
kalpot kā tāds tā labs, visi domā, kā motivācija. Stimuls, jā, ka tu ies biežāk. Bet, jebkurā gadījumā 3 reizes aiziet, tas ir labāk nekā vienkārši nopirkt abonementu, tad cerēt, ka kaut kas pamainīsies. Tādi varianti arī ir. Tas, ko es savā praksē īstenībā bieži vien esmu novērojis, un tā arī apkārt, redzot to, ko cilvēki dara un kā vispār cilvēki uzvedās. Es esmu novērojis, labi, mēs par sievietēm arī runājam tā, kad bieži vien sievietei ir vieglāk nopirkt savu jaunu blūzīti vai tur somiņu, nekā aiziet pie ginekologa. Piemēram, nav sieviete bijusi 5 gadus pie ginekologa, bet viņai ir jaunas blūzītes, kas principā plus mīnus ir viena no ļoti, ļoti līdzīga cenu kategorija bieži vien. Bet kā tev liekas, kas ir tie iemesli, kāpēc mums bieži vien ir daudz vieglāk, es teiktu, bieži vien tas ir impulsīvs pirkums, visticamāk, blūzīte mājās ir, bet tā iepatikā stāvēja to, bet tajā pašā laikā jau, pie ginekologa arī vajag aiziet. Es domāju, ka pirmkārt, konkrēti par šo salīdzinājumu, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti cilvēcīgi. Jo skaidrs, ka viens tev iedod tādu nekavējošu prieku, tu dabū uzreiz to atgriezenisko saiti, tev ir sajūta, lūk, tev ir tā jaunā blūzīte, tas nekas, ka tā ir 100, bet tev tā kā viņa ir. Un otrs ir par tādu atbildību, ilgtermiņa rīcību pret sevi, un iespējams, un ļoti, ļoti cerams, ka tas, ko tu uzzināsi, ka viss ir kārtībā, atnāc atkal pēc gada, ja? Tā. Un, protams, ka tas ir bijis, es atceros, ka es arī sāku savu kustību, un es atceros, es ielieku vienu postu, un tas posts dabū 20 laikus, un es esmu tik nenormāli laimīga, man liekas, tik forši. Un paskatījos paralēli tajā pat laikā ir kaut kāda influenceri ielikusi ziņu par to, ka rekāda ir viņas jaunā somiņa, un tur ir 800 plus laiku. Un es domāju, ko es tā kā izdarīju nepareizi. Tev vajadzēja savu somiņu ielikt. Bet zin kā, tie ir tā kā, tās ir divas dažādas ziņas, un tas ir droši vien par to, kā bišķiņu to apzinātību tai savai dzīvē pieslēgt. Jo ir kaut kāds posms, kurā, protams, mums visiem gribās atpirkties no tām, kaut kādas tādas vajadzības, būt atzītam, būt ieraudzītam ar somiņām, ar blūzītēm, ar visu citu. Tam posmam, parasti noslēgumā tu saproti, ka diezko daudz to ar tam blūzītēm varbūt neesi apircis, un parasti tajā brīdī tev vēl parādās kaut kāda tāda lielie dzīves mērķi, kam gan tu esi gatavs krāt. Bieži vien tur tas ir pirmais, iemaks pirmajam dzīvoklim, varbūt kaut kāds foršs notikums, kāzas, bērniņš tā tālāk, un tad tev tā kā tu ieraugi pēkšņi, hei, var arī krāt, tādiem mērķiem, kas tiešām man ir svarīgi, bet kas vairs nav tādi tā kā pavirši, kur tā nauda kaut kur aiziet. Ja? Un tad tāda apzināti ieviešana uz to, par ko tu runā, tā kā iet uz sporta zāli, aiziet uztaisīt tās analīzes, aiziet regulāri pie ārsta. Es domāju, ka tā jau no tādas personisko finanšu viedokļa, tā jau ir tāda ļoti forša, apzināta augsta pilotāža, ka tu esi gatavs, nevien tās tūlītējās vajadzības, nevien tos foršos mērķus, kas tomēr, bet ir kaut kādi tādi, materiāli, ko tu tā kā, māju, tu ieraudzīs kāzas, tu ieraudzīs, ka tu par bērnu parūpējies, tu arī varbūt kaut kā redzēs, bet, protams, ka bieži vien tajās prioritātēs, tas ārsts var pakrist zemāk, un es teiktu, tiem, kam tas izdodās, šādus arī izdevumus un tās rūpes par sevi ielikt, es domāju, viņu baigie meleči tā kā paceļ viņu priekšā cepures, jo tas tiešām, man liekas, tā kā solīti pa solītim tas parasti iziet. Tev pašai tā kādreiz bijis, ka tev vajag, tu zini, ka tev vajag to, bet tā blūzīte tomēr. Zini kā, man kādu laikam jau tā vairs nav, jo man ir diezgan, kas man palīdz tajā cīņā ar tām blūzītēm laikam ir tas, ka es esmu sev salikusi diezgan daudz foršus tādus lielos mērķus. Un tajā brīdī, kad man to blūzīti gribās, tad es tā kā mēģinu saprast, vai tā ir kaut kāda daļa, vai tā man tiešām ir vajadzīga, vai viņa man varbūt drīzāk atturēs no tā, ka man ir tas lielais mērķis priekš, kā es gribu sakrāt. Un tas man ļoti, ļoti palīdz. Jo, protams, ja tev viss, teiksim, kam tu krāji, ir kaut kāda potenciāli nebaltā diena, tad es varu tev apsolīt 100% būs tā, ka tajā brīdī, kad tu būsi piekususi, tu jutīsies, es gribu tā kā sevi tā kā, pacienāt, apbalvot par to, ka es esmu piekusus un tik daudz izdarījis. 100 punkti, ka uz visām blūzītēm, visu kaut ko tu salūzīs. Bet, ja tev būs arī tas pozitīvais mērķis, tā kā tas, kas ir svarīgs tieši tev, nevis tas, kas ir
ko tev Karīna saka, kam tev būtu jākrāj, vai ko tev vīrs saka. Bet tas, kas ir, tā kā tev, un varbūt jums arī kopīgi tikpat labi, ja? Bet kas pat tiešām tev no sirds ir svarīgi, tad tev tas blūzīts tā sāks palikt, tā kā sekundāri forši, ka viņi tur ir, bet ir diezgan viegli noturēties. Ja? Un cik es atceros, tu tagad krāji ceļojumu uz Parīzi, ja? Tas ir viens no maniem mērķiem, tur es krāju kopā ar vienu draudzeni, vēl ar citām mums arī ir viena krājkasīta, bet tagad tāds lielais mērķis man ir jāatjauno tā vecmāmiņas vasarnīca, un tur man tā kā ir ļoti viegli tagad iet Ikea un neko nenopirkt, tāpēc, ka es zinu, ka man tur ir lielie pirkumi, un tad es saprotu, ka es vairs sveces un kaut kādus tos maisiņus, kuros iepako pārtiku, tos niekus vairs nepērku, jo es vienkārši zinu, būs priekšā liels pirkums. Jā, tur Ikea vispār labāk arī neiet tur ēst pusdienās, bet man ir bijušas vairākas reizes, kad es izēju cauri un tiešām neko nenopērku, bet beigās ir tas saldējums, kurš, kuru tomēr vajag tāpatās. Bet par to krāšanu tu stāstīji par to mērķi, un man pašai mājās 4-gadnieks arī. Ļoti interesanti, ka viņam tas paradums tāds, viņš kaut kur atrod kādu monētiņu, piemēram šorīt viņš netīšām tēti somā atrada visādas monētiņas, ka viņam arī ir tas, ka viņš nevis tur kaut kur iet un iztērē tagad, bet viņš uzreiz skrēja uz krājkasīti. Vienīgi viņam vēl nav tas tā kā mērķis, jau jautā, kam tu tā kā krāsi. Viņam vēl ir kaut ko nopirkšu, jā, bet interesanti, ka viņam ir tas nevis, ka viņš atrod kaut kur naudiņu, ka viņam ir jāiztērē, bet ka viņš viņu grib sakrāt. Brīnišķīgi. Un bieži vien man cilvēki kaut kur uzstājas, man saka, bet vai to ir uz skolām, to stāstu ir ļoti svarīgi, lai bērni to zina, jo skolās to nemāc. Un es piekrītu. Tā kā droši vien skolās nepietiekami to māc, bet ja godīgi, tad es ticu, ka visvairāk tā naudas vadība ir par tādu ikdienas praktizēšanu. Tas nav tik daudz par kaut kādām dziļām matemātiskām formulām, ko tu zini vai nezini. Un, man liekas, ir ārkārtīgi grūti, teiksim, tava ģimene vai tavu vecāki tur tērējās kā traki un dzīvo visu laiku patēriņu kredītos, bet tā kā bērnam skolā mācīs, bet tu tagad krāji, ja? Un ja viņš piedzīvo to milzīgo disonanci, tā kā man liekas, ka tieši tas, ja ģimenē veidojās tie foršie paradumi, un viņi var būt mazi, tā kā pirmie solīši. Skaidrs, ka 4-gadniekam vēl droši vien nav tāds ļoti konkrēts jau sapnis un plāns, ja. Bet, ja viņš redz, ka viņš to praktizē, jūs paši to praktizēt, jūs kādreiz kaut ko par to papļāpājat, parunājat, un es tev varu apsolīt, ka būs tāds brīdis, jo to es jūtu jau šobrīd ar saviem dēliem, ka tā kā viņi sāk pieskatīt tevi un tavus paradumus, un jūs kopējos paradumus, ko tu esi kādreiz teikusi, un sāk jau dot arī kaut kādus savus padomus, jā. Tā kā ir īstenībā ļoti, ļoti interesanti, un tas ir ļoti tāds apbalvojoši, vai ļoti tāds gandarījumi pilns, man liekas, process, ka tu ieraugi, tad kaut kā tas, ko tu tur esi, ka citreiz garāmējot pieminējis, vai citreiz tā apzināti jūs esat parunājuši, kaut kur paliek un nosēžās. Man tev jāatzīstās, nav jau viss tik spoži un labi. Man tā kājas līdz uz Hot Wheels mašīnām, tas ir ārprāts. Nav jau divas vienādas. Es nezinu, tev puikas, man liekas, arī gan jau bija. Vai viņa jau nebija? Protams. Bet arī, man liekas, kas varbūt, kas man ir jāpiemina, es neesmu tāda diehard fane tam, kad ir jātaupa pilnīgi uz visu, nekam pērkam tikai to, kas mums šodien ir vajadzīgs, vispār nekur pa labi, pa kreisi nepastamies. Dzīve jau ir arī kaut kā jāpiedzīvo. Vienkārši tur atrast to pareizo balansu tajā, ka neaizšaujam tajā, ka tikai viss, kas ienāk, to tikai tērējam nost un dzīvojam šodienā un viss tā kā aizmirstam, ka rītdiena vispār ir iespējama. Bet ka katru reizīti kaut ko bišķi uzkrājam, bet skaidrs, ka manā pasaulē arī tajā budžetā man pat ir ļoti apzināti, ka es esmu sev paredzējusi, cik man ir daļa no mana ikmēneša budžeta, kas tā arī saucās tādam wishlistam lietām, man točni viņas nav vajadzīgas, tā kā viņas nav, lūk, labi, mūsu vairs manu dēlu vecumā mašīnītes tās vairs nav. Bet katrā ziņā lietas, kas arī man pašai var būt, man, piemēram, šobrīd viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem manā budžetā ir tas, ja es ieju depo, man ir terase, un ja es ieju depo, un tur ir tā sadaļa, kur ir visādas sēklas un visādas stādiņi, un man patīk gandrīz viss, un tā kā mans vīrs man sūta tos mīmus, ja, kur ir tie mīmi par to, kad viņš tikai atnāk mājās, un tur ir jauns augs, un viņš tā kā, kurš to ir nopircis? Es skatos grieztos un saka, es nezinu, kā viņš tam parādījās. Izauga. Jā, tā kā līdz ar to, tas, un man liekas, skaidrs, kad ir forši, kad tev ir dēliņš, kuram ir
prieks par kaut kādu mašīnītēm, kas viņa vecumā ir arī superīgi tā kā piemērots, un kad nav arī tā, ka viss ir nāzi nogriezt, nekādā gadījumā, jo to tu nevari, es nezinu, apēst, tas nav vajadzīgs tavai veselībai, un tāpēc nē, bet visu ar tādu veselīgu balansu. Balans tieši tā. Kā man tas sanāca? bet jā, par tā mašīnu saka, es arī labāk nopiršu šo mašīnīt nekā tur, piemēram, kafiju. Un kaut kad viena reizi, man tur vienkārši draudzene runāja par to, ka viņas draugam tur arī baigā kolekcija, viņam jau pie 30 gadiem tur drauga, bet no bērnības saglabājusies. Un jā, es kaut kad arī teicu, labi, saliekam viss, kas ir tikai Hot Wheels. Viņas tiešām labas kvalitatīvas mašīnītes un tā forši. Un tad es kaut kad padomāju, varētu paskaitīt, cik mums tās mašīnītes ir un sarēķināt, cik tur es tā, nē, labāk nevajag. Bet jā, mēs runājam, ka, tā ir lietiņa, kas viņam paliks, ko mēs gribētu, lai viņš arī saviem bērniem varētu atdot. Ja, gribās, lai no viņa bērnības, viņa bērniem kaut kas paliek, tā ir man tā liekas tāda lieta, bet jā, šitā man ir baigā vājība. Dažreiz man liekas, ka ir bišķi pa daudz, bet, zini, gandrīz katram no mums ir tie saucamie $1,000,000 paradumi, ja, kas dzīves laikā, labi, ar Hot Wheels mašīnītām, laikam $1,000,000 tev tur nesanāks, bet, tā kā, nezinu, kā smēķētājiem, piemēram, jā, tas ir, vai tādiem aktīviem kafijas dzērājiem, piemēram, tur diezgan sanāk un savācās. Bet citreiz vienkārši tev ir jāzina, tā kā pick your poison, jā, zināt, kas ir tas, uz ko tad tev tas aiziet, un tad vēlreiz saprast, ja tu tā izzūmo ārā reizi gadā, tā kā vai Kristīnai pēc 10 gadiem liksies, ka tas bija forši, es diezgan droši tev varu pateikt, tu būsi priecīgi, ka tas bija forši, un ka tu labprāt nopirki dēliņiem tās Hot Wheels mašīnas, un viņam būs tā kā superīgas atmiņas par to, ja. Ja tu ekvivalentu liktu, vai tu tā kā baigi nožēlo, ka tā vietā tu nenopirki kafijas vai blūzīt, es nezinu, kaut ko citu, ja, kas tev varbūt droši vien bija tā alternatīva, es esmu diezgan pārliecināta, ka tu jutīsies ļoti labi ar šo savu lēmumu. Jā, es saku, es jau priecājos par to, ka man ir kam pirkt tās mašīnas, tas jau ir baigi forši, bet jā, mašīnas ir daudz, bet viņas katra ir citādāk, vai ne, tur neko nevar Man sāk izklausīties, ka tev pašai viņas arī diezgan patīk, jā? Man patīk, jā, un ar grāmatām man īstenībā ir līdzīgi, ka es vienu brīdi, kad vēl Robs pats nevarēja nemācīt, tikai, negājām uz grāmatīm, tā, ka mēs tur garām nepājam, bet, jā, ka es tā kā pirku viņam, bet, īstenībā es sapratu, ka bišķiņ jau arī sev, jo tās grāmatas tagad ir tik foršas, man tādas divas lietas, kuras varētu teikt, kad reti, kad no manis varētu dzirdēt, nē, šito mēs nepirksim grāmatnīcas svēta lieta, tur arī parasti, tā ir. Bet jā, mūsdienās, tu noteikti zini, ar visām tavām olēšanas paradumiem un nēšanām un visu to, ka tas stress ir šausmīgi daudz, bet jā, varbūt tev ir kaut kāds ieteikums, kā atrast to balansu, jo sanāk tādu bieži vien, kā ir cilvēki iet uz darbu, lai pelnītu naudu, viņi pārstrādājās, izdeg un tad iet pie terapeitiem un tad kaut kādā brīdī cerams, ka ne atkal, bet bieži vien atkal tas viss ritenis sākas no gala. Mēs ejam uz darbu, lai nopelnītu naudu un vai par to naudu labotu savu veselību. Kas varbūt ir varbūt no tavas personīgās pieredzes un vispār kā atrast to balansu, kā sabalansēt tās visas lietas, lai man nav visa nopelnītā nauda, pēc tam, nezinu, jāatstāj ārste. Viena lieta, kur, tādai diskusijas nolūkos, es teiktu, es laikam vairāk redzu tādai jaunākai paaudzei to, ka tā problēma mazāk ir pārstrādāšanās darbā. Man liekas, ka tur bieži vien viņi ir ļoti apzināti par to, ka viņi pat var nākt uz darba intervijām un arī teikt, no cikiem līdz cikiem ir darbs, es tajās ārpus darba stundām es tur nebūšu, piemēram, pieejams. Bet es domāju, ka tas, kas gandē gan to emocionālo veselību vairāk, ir tā sajūta, ka tev ir jābūt visu laiku kaut kādā veidā online. Tev ir jāzina, tev ir X jāskrolē, tev ir Instagramā jābūt. Principā, tu visu laiku, tā tava dzīve ir tik nenormāli daudzās platformās, visur klātesoši, visu laiku tev kāds sūta ziņas, e-pastos, WhatsAppos, Telegramos, you name it, un tev ir jābūt tā kā pieejamam. Un man šajā gadījumā, kas ir visvairāk palīdzējis, Covid laikā man bija tāda superīga iespēja noklausīties vienu sarunu, kas bija ar iepriekšējo pirmo lēdiju Mišelu Obamu.
Un es esmu pierakstījusi citātu no viņas, un es to citātu, man ir tādas pierakstu blociņi, kas man ir mūžīgi bijuši, kuras darba jautājums liek, tas visādas pateicības tur pierakstu, un katru reizi, kad es mainu to blociņu, es pirmajās lapās ierakstu tos citātus, kas ir izturējuši laika pārbaudu, ko es gribu, lai tā kā ierodās nākamajā blociņā, lai viņi tā kā tur ir. Un šis citāts tā kā nāk man līdzi faktiski kopš Covid laika sākuma, kad es dzirdēju to sarunu. Un tas citāts skan apmēram tā, ka viņš saka, ka mums kā vecākiem, tad tas attiecas arī uz tevi, kā līderiem, kā vadītājiem, kas man arī tajā brīdī bija ļoti, ļoti aktuāli, ir ļoti svarīgi zināt to, kas mums sapilda mūsu baterijas, mūsu enerģiju, un ļoti svarīgi zināt, tā kā pirms tā brīža, kad viņi izsīkst, ka mēs esam gatavi paņemt to pauzi, tad, ja mums vajag sapildīties un atnākt atpakaļ atkal pilniem, spējīgiem, varošiem, jo nevienam tas nekalpos, ja mēs nolūzīsim, ja mēs sāksim plīst nost, ne mūsu bērniem, ne mūsu darbiniekiem, ne mūsu kolēģiem, nevienam. Un man tas ļoti ir paticis tādēļ, ka tas tā kā paredz to pašam to atbildību tā kā par savu dzīvi, negaidīt, brīnišķīgi, ja tev ir dzīves partneris, tavs vīrs tā kā var pamanīt, tev vecāki var pamanīt un nākt un būt, tā kā teikt, hei, man liekas, ka tagad ir par traku, ja, tev tā kā atrod kaut kādu pauzi, bet dienas beigās tas jau šķiet ir tas jautājums, kas, tev tā kā pašam par sevi tā kā ir jāuzņemās tā atbildība, ja, kā viņu izslēgt. Un man arī, piemēram, tas bija ārkārtīgi grūti tajās, kā es minēju arī, tajās vadošajās pozīcijās, ka tu zini, ka principā uz katru tavu stundu tev ir kādas 3 iespējamie mītiņi, kur tev ir jābūt. Un tev ir jāizdara tā izvēle, kuram tu iedos prioritāti. Tu jo sākumā droši vien kā speciālists, tu forši, tu piedalies mītiņos, un jo augstāk tu kāpi, jo vairāk tu zini, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc tava laika, un tev ir jāizdara super apzināta izvēle, kurā no tām tikšanās tu vari iedot vislielāko savu pienesumu, piemēram, ja? Un viņas visas no tevis arī prasa. Un man sākotnēji bija ļoti grūti teikt, kā es pateikšu tam nē, jo viņš tā kā man te ir inventors, un kā es pateikšu tam nē, man taču tā kā vajag visur būt, man vajag visur teikt, jā, protams, ka man visur ir jāpiedalās. Un finālā dienas beigās tu saproti, tā kā 13 mintiņi dienā, tev pa vidu ir ēpast, viss, bet kā man dabūt to enerģiju apakaļ, kā man tad tā kā salikt sevi kopā tā, lai es arī varu tā darīt 2. dienu, 3. dienu, 4. dienu, 5. dienu, brīvdienās arī būt ar ģimeni un bērniem. Un vienīgais mans praktiskais, droši vien tu jautāji, mans ieteikums ir, būt ļoti apzinātam, ka tā atbildība, kā tu to dienu veido, tā ir tomēr gala beigās ir tava tā atbildība. Tajos brīžos, ja tu jūti, kad iet par daudz, tad bieži vien es arī vadītājiem, kas ar mani kopā strādāja, teicu, tā kā labāk paņem tad dienu off, paņem garo weekendu. Tā intensitāte ir ļoti liela, ja, tādā ziņā, un bieži vien jau tas darbs aiziet arī vakaros vai brīvdienās. Bet tev pašam ir jāspēj ieraudzīt, kas ir tās pazīmes, ka tas skatliņš sāk baigi vārīties, ja? Un jāzina, kas ir tie veidi, kā tu nogriez to temperatūru. Un nereti tie veidi ir ļoti, ļoti vienkārši. Citreiz tas veids ir, aiziet izgulēties, citreiz tas veids ir aiziet vienkārši ārā izstaigāties. Ja? Lielākoties tas veids nav online shopot vai gamblot vai darīt kaut ko citu, bet tā ir tāda baigā, paškontrole spēt tajā brīdī nevis atsēsties tie dīvainā, bet teikt, es vienkārši iziešu kaut vai pusstundiņu, es izveidināšu to galvu, pilnīgi vienmēr tu atnāc apakaļ, tev ir tā kā, tagad bišķiņ tā kā izgāja, varu atkal kaut ko darīt. Bet es teiktu tas, un droši vien otrs, kas man personīgi ļoti palīdzēja, ka es bukoju iekšā kalendārā laiku, kad man vajag 20 minūtes, ka man vajag paēst, piemēram, jo zināju, ka man pārbukos vienkārši to laiku pāri, un man tas joprojām ir liels izaicinājums, ka es esmu tā skrējīgs, tā kā aizskrienu, tad kā, kāpēc 4 pēcpusdienā saka sāpēt galva? Tāpēc, ka es neesmu dzērusi ūdeni, tāpēc, ka es neesmu tā kā pēdus, jo man bija tik interesanti, man bija tik daudz visu kā ko darīt. Tad iedrošina pāris. Jā, tu īstenībā jau pastāstīji manu pēdējo jautājumu, ko es to gribēju jautāt, kā tu pati parūpējies par savu veselību. Bet īstenībā šis tāds ļoti labs tips vadītājiem, tiem, kas ir tādos augstos amatos un vispār tāda intensīva darba slodze, tiešām ielikt kalendārā laiku paēst.
Jo elementāri, tieši tādi, tu nebūsi paēdis. Viens tas, ka vieni tie, kas paliek dusmīgi, un tad neviens nevar saprast, kāpēc viņi atkal ir dusmīgi, vai tur mēnešais, vai tur kas, ja, un tad saka, vienkārši cilvēks nav paēdis. Tas ir tā kā tajā Snickers reklāmiņā, ja? Jā, nes tu pats, ka tu esi paēdis, jā. Man liekas, tas jau tikai cilvēcīgi. Es domāju, ka ļoti bieži arī tas, kas otrs varbūt palīdz, protams, ja tev ir kaut kādi paradumi, kas tev ir grūti, tad, lai tev ir kāds buddy, tā kā ar kurš tev tā kā vai pieskata, vai ar kur tu kopā, vai, man liekas, ka tie lielākie tā kā panākumi. Un to pat reizēm nevajag tā kā fiziski iet kopā, bet man, piemēram, šobrīd ļoti smieklīgi, jo man ir no neatkarīgā investora Valters Vestmanis, un, mēs esam tā pazīstam, kā jau Rīgā visi, un man ļoti patīk, ka es atklāju vienu brīdi, ka mēs ejam līdzīgās dienās uz sporta zāli, un tad vienmēr viņš tā kā ieliek, viņš tur ir, viņš ieliek tā kā tādu magic pills, un tur ir hantalītes, ja? Un tad es parasti pastos vienkārši, es parasti tajā dienā eju mazliet vēlāk, man tas laika ritms ir mazliet savādāks, un tad es pastos, es redzu, tā viņš bijis, pats, man arī jāiet. Man es tā kā labprāt, ko ēpastus pasūtīt, vēl kaut ko pat citu padarītu, bet, nē, tad ir jāiet, ja? Un man ir tāds tā kā, tā jocīgi, bet tāds tā kā accountability partneris, ja? Kur es zinu, kad tā, jāsaņemās, jāaiziet. Un man liekas, ka varbūt daudzām lietām tā arī, nezinu, citreiz cilvēkiem, es zinu, ka tie, kas skrien, viņiem ir forši, kad ir kaut kāda grupiņa, kas vēl skrien, un tad tev negribās, bet tev izvēlk. Man, piemēram, pagājušajā vasarā bija brīnišķīgs paradums, ka man kaimiņiem mēs iesākām iet no rītiem peldēt kopā ar viņu. Uz Daugavu. Un man tā patika, jo ir tie rīti, ka tu pamosties tajos 6 un vēl tā kā tev liekas, varētu forši vēl gultiņā pagulēt, ko es tur iešu, ko es tur meklēšu. Un tad mēs sarakstamies un tā kā, ejam, labi, ejam. Un tad, varbūt, ja es būtu viena, varbūt es arī neaiziet, bet man liekas, ka tas laikam tāds otrs tips tiem labajiem paradumiem, gan naudas, starp citu, gan tiem fiziskās veselības. Citreiz ir forši, ka tev ir kāds, kas tev tā kā tā attālināt, kaut kur pieskata vai pamotivē vai pastumj, ka tu pats piekūsti un tādā pozitīvā, protams, nozīmē nedarot sev neko pāri, bet varbūt tas laikam būtu ieplānot to, ko tu dari, un otrs varbūt atrast tādu, pozitīvo tādu draudziņu. Jā, šis ir ļoti, ļoti labs arī tāds triks, tiešām atrast kādu, kas iet ar tevi kopā, varbūt tur roku rokā, bet blakus. Ok, tev varbūt ir kaut kāds arī viens rīks, kas tavuprāt strādā gan finanšu, gan fiziskajā veselībā? Es laikam domāju, ka priekš manis vislabākais rīks, kas man palīdz gan fiziskajā, gan finanšu veselībā, ir tas, ka es rakstu diezgan regulāri tās pateicības. Un tas, ko es esmu sapratusi caur tām pateicībām rakstot, ka visvairāk man ir palīdzējuši tie mazie paradumiņi gan finanšu veselībā, gan fiziskajā veselībā, kurus tu sāc un tu savu reizēm parādi, jo, piemēram, man arī tāda identitāte ir tāda, tā kā visa tā grāmata par labajiem paradumiem, ja? James Clears, kas uzrakstīs, tur tas habits, atomiskie paradumi un tā. Un tas, kas man visvairāk aizķērās no tās viņa grāmatas, ir viena no pēdējām nodaļām, kur bija diezgan daudz runāts par to, tā kā to vai tev tas jaunais, piemēram, paradums, vai viņš tev asociējās ar tavu tā kā identitāti, ja? Tā kā, un es vienmēr esmu, par naudu es vienmēr zināju, ka es esmu tā kā krājējis, vispār tā kā māku ar to naudu, un tā, līdz ar to tur man ļoti dabīgi. Bet, piemēram, par fizisko veselību, es tā kā, es neesmu nekāda sportista, ko es tur mēģināšu kādam pierādīt. Un līdz ar to man ir ļoti grūti kādam tā kā atnākt pie manis ar to, tev vajadzētu darīt šādi, ja tas vispār man neasociējās ar savu tādu īstenībā daļu no identitātes. Un ar naudu ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un tajā brīdī, kad kaut kā tu caur tiem mazajiem paradumiem sev vari pierādīt, bet īstenībā es arī varu. Es varu, varbūt, ja es gribu regulāri iet sportot, un es redzu arī, ka tur ir rezultāti, kā izrādās. Ja? Es varu piesakot līdz tam, ko es ēdu, un tās divas lietas sakombinējot, vispār tie rezultāti ir superīgi priekš man. Es tur neesmu varbūt ar 6 pakām un tā, ja? Bet no tādas fiziskās veselības viedokļa. Tā kā es teiktu, tas rīks, kas man strādā, ir tas, ka es piefiksēju arī tās mazās uzvaras, un man tas iedod tādu foršu prieku un gandarījumu, iet tālāk, to paņemt un iet uz tām lielajām. Tas, laikam, tas kopīgais. Kamēr es neaizmirstu to visu šo stāstu, es gaidīšu no tevis blociņus ar tavu merču.
Aha, labi. Jā, tas tev, man liekas, tas varētu būt jau pilnīgi iedomājis tāds sarkans ar rozā, baigi foršai būt tāda pateicība blociņa. Jā, tas ar citu neatkarīgi, pat ne, visai citai un īstenībā visvairāk tas ir labi tieši manā gadījumā, man liekas, mentālajai veselībai bijis, jo tam ir baigā jauda, ka tu tā kā piefiksē lietas, par ko tu esi pateicīgs, un nevis fokusējies tikai uz tām problēmām, kas tie brīdī ir jāatrisina, un tas un vēl kaut kas, bet tas iedod tādu mieru un sajūtu par to piepildījumu, un tas ir bijis svarīgi. Tā kā, ļoti laba ideja merčam. Es piefiksēju to. Jā. Es gaidīšu, jā. Man liekas, baigi tāds sievišķīgi, tāds smuki tur varētu. Man pilnīgi vizuāli jau es to visu iedomājos. Vārds, baigi foršā saruna mums īstenībā ir sanāks par tādām labām lietām, gan par veselību, fizisko, garīgo un visādi labi ieteikumi no tavas puses. Man liekas, par tām olām tas arī diezgan labs, bet man tikai tā uzglabāšana, tas man bišķi uztrauc. Es uzreiz jau par to tālāk visu domāju. Man parasti ir tā, man ir soma, zini, tad kā ir kaut kādi tur šovi vai tie sievieši te rādījumi, kas ir tavā somiņā, un tad izvēl tur lūpakrāsu, un man arī tā būtu, man būtu droši vien kaut kāda lūpakrāsa, kaut kāds atslēgas, telefons un vārīta ola. Un nekas tāds nenoticis ar to somiņu. Tagad neuztraucies, tas ir ļoti labs quick fix. Jā, nē, noteikti. Tas ir labāks variants nekā kaut kādu konču apēst. Tā kā es teikšu lielu paldies par to, ka tu atradi laiku savā kalendārā, atnākt parunāties un klausītāji noteikti piesakojiet šī owns un ielieciet arī kādu sirsniņu, lai nav 20, to tur ir, man liekas, daudz sakotājs jau neatceros cik, un noteikti noklausieties arī jaunākās podkāsta Vairāk naudas ar Karīnu Kuldbergu, un tad jau tiekamies atkal kādā podkāstā. Paldies tev par foršo sarunu. Paldies! Atā!